4. cīņa, tātad cīņa, kuras formula tika izmainīta. Šī būs supervidējā svara bokseru cīņa, supervidējais svars līdz 76,2 bokseriem. Līdz 72,2 kilogramiem. Pašreiz ringā iznāk Oļegs Vikings Fedotovs, tad dzirdējām, viņš ir no Rīgas, no Pļauniekiem. Ļoti titulēts un pieredzējis boksers. Я просыпаюсь с той мыслью, чтобы стать лучше. Мы живем лишь один раз, и надо использовать тот шанс, что дан нам судьбой. И даже если у тебя есть проблемы, то на каждую из них непременно найдется Savulaik Oļegs Fedotovs, kurš profesionālā ringā ir aizvadījis 29 cīņas, gūs 16 uzvaras, 11 no kurām ar nokautiem. 13 reizes piedzīvojis zaudējumus. Не теряй веры в себя, главное верить. И тогда Jau ir bijis čempions. Tad atgriezīšos nedaudz vēlāk pie Fedotova. Lūk, jūsu ekrānos viņa pretinieks Vigauds Laurinkus no Lietuvas. Jauns boksers, tikai 19 gadus vecs boksers no Lietuvas. Nav vēl nereiz cīnījies pa tituliem. Un lūk arī Oļegs Fedotovs. Oļegs Fedotovs savulaik 2008. gadā kļūst par Latvijas čempionu vidējā svarā 72,6 kg. Tajā pašā gadā kļūst par GBU Global Boxing Union versijas pasaules čempionu vidējā svarā Polijā. 11. raundā nokautējot ļoti pieredzējušu poļu bokseri. 15 cīņas, 3 uzvaras. Šovakar Oļegam Fedotovam tika paredzēta cīņa par Latvijas čempionu titulu supervidējā svarā pret tūkumnieku Gatis Kuju, bet diemžēl Gatis Kuju saaugstējās. Saaugstēja kaklu. Vien pirms cīņas, tad svešanās laikā vakar Fedotovs atvainojas Kuju bija svešos un jau viņam bija problēmas ar kaklu, bet nu vēl cerējām, ka varbūt panākt šī trauma pāries. Šīs augstēšanās un Gatis varēs cīnīties 10 raundu cīņu par titulu, bet, diemžēl, jau vakarā šī cīņa tika atcelta, un tāpēc ar lielām grūtībām promoteri atrada šo pretinieku no Lietuvas, Vigaudu Laurinku, kurš piekrita burtiski 2 naktī, bet, nu, protams, kad pa vienu dienu nevar, pa vienu nakti burtiski nevar sagatavoties titulu cīņai 10 raundiem, tāpēc šī cīņas formula tika nomainīta uz 6 raundu reitingu cīņu. Un tātad šeit mums gaida 6 raundu. Cīņas supervidējā svara kategorijā līdz 76 kg. Oļegs Fedotovs no Rīgas pret Vigaudu Laurinku no Lietuvas. Oļegs Fedotovs melnajos šortos, Laurinkus sudraba krāsas šortos. 19 gadus vecs ir lietuvietis, 10 gadus vecāks, 29 gadus vecs ir Fedotovs. Arī pieredze ziņā Latvijas boksers ir daudzreiz pieredzējušāks. Bet, nu, jebkurā gadījumā visi cieņa lietuviešu bokserim nepilnu diennakti pirms piekrist cīņai ar tik pieredzējušu pretinieku, protams, un tas jau liecina par lietuviešu bokseru raksturu. Oļegs Fedotovs ļoti daudz cīņas ir aizdījis Eiropā, Lielbritānijā, Vācijā, Dānijā. Diezgan labi pazīstams boksers Latvijas publikai. Labi no distances uzsācis cīņu ar Fedotovs. Ļoti veiksmīgi darbojas tagad arī labo no apakšas Fedotovs. Labi no distances izdara šos taisnos kreisos labos Oļegs Fedotovs. Oļegam Fedotovam iesaukt ir Vikings. Tagad labi. Vikings sagaidīja lietuviešu bokseru kreiso no apakšas.
Nu, protams, arī pats Oļegs bija ļoti apbēdināts par to, ka nevarēs šovakar cīnīties par Latvijas čempionu titulu pret Skuju. Tomēr vairāk kā 2 mēnešus viņš šeit cīņai gatavojās, koncentrējās uz noteiktu pretinieku. Un, kā jau teicu, nepilnu diennakti pirms cīņas šī cīņa tiek nomainīta un tiek nomainīts pretinieks. Un ņemot vērā to, ka Vigauts Laurinkus ir ļoti jauns boksers, informācija par viņu ir ļoti tāda, maz pieejama. Nav nevienas cīņas internetā, video ierakstu. Tāpēc, protams, Oļegam nācās ļoti nopietni pārplānot visu. Nevar jau arī saprast, uz kur pusi pārplānot, jo nezinu pretinieki. Pirmais rauns beidzies, pārliecinošs rauns aiz Latvijas bokseru Oļegu Fedotovu. Tāpēc, protams, Oļegs tika tā nepatīkami pārsteigts, bet, tā tas gadās, tas tāds force mažors boksā ļoti bieži gadās. Ļoti bieži gadās, ka pretinieki gūst vai nu traumas treniņos, vai nu saslims saaugstējās, vai nu kāds cits kaits viņiem piemetās ļoti īsā brīdī pirms cīņas, un tāpēc, lai šis šovs nenojuktu, viņiem, protams, nākās kaut ko piemeklēt, kaut kāds cits pretinieks, bet no tā nodrošināties nevar. Bet jācer, ka šī cīņa, pirmais rauns bija diezgan līdzīgs, Fedotovam bija pārsvars, bet bija līdzīgs. Jācer, ka lietuvietis neliks mums vilties un cīņa būs interesanta. Sācies otrais rauns. Lietuviešu boksers Laurinkus cenšas pārtvert iniciatīvu, dodas vairāk uzbrukumā. Fedotovs tur viņa distancē pagaidām. Ļoti labi Fedotovs tagad izdara šo kreiso labo kombināciju sitienu un uzreiz aiziet no lietuviešu sitienu amplitūdas. Labi sitienu sevi tagad izpilda lietuvietis un uzreiz atbild Fedotovs. Un atkal atbild ar sānu sitienu Laurinkus. Oļegs Fedotovs vienmēr ir sev pierādījis, ka tāds no atklātas cīņas boksers, kurš neizvarās no atklātas cīņas, iesaistās sitienu apmaiņā. Es gan neesmu pārliecināts, ka tas viņam būs izdevīgi šajā cīņā. Vairāk vajadzētu izdarīt sitiens un kā tagad nonerieniem aiziet no pretinieka izdarītajām sitienu kombinācijām. Pašreiz ļoti veiksmīgi Oļegam tas izdodas. Biežāk gan vienam, gan otram no pretiniekiem vajadzētu darboties ar priekšējo kreiso roku. Pēc iespējas biežāk tādā veidā neļaujot koncentrēties un neļaujot domāt savam pretiniekam. Manuprāt, abi bokseri šobrīd vairāk cenšas pietuvināties viens otram un izdarīt tāds spēcīgs, izšķirošs sitiens, bet nevajadzētu tik daudz akcentēt uz spēku, cik izdarīt, cīnīties ar priekšējo kreiso roku. Tagad veiksmīgi vidējā distancē veiksmīgs ir Oļegs Fedotovs. Ļoti labi no distances Oļegs pašais darbojās. Neļauj pietuvināties lietuvietim sev klāt. Redzam, lietuvietis, var just lietuvietis akcentē uz spēcīgu labo sitienu. Pašreiz nav pārāk trāpīgs, nav pārāk precīzs. Bieži tādā veidā kreiso roku. Beidzas otrais rauns, un manuprāt arī šo raundu var ierakstīt Oļegu Fedotovu kontā.
Tad redzam atkārtojumu otrā raunda. Labākos kadrus Oļegs Fedotovs. Līdz šim ir aizdījis, kā jau teicu, 29 cīņas. Tādiem pieredzējušākiem pretiniekiem cīnījies. Lielāko daļu cīņas Oļegs ir aizdījis ārzemēs. Tiešām ar pretiniekiem, ar kuriem bijis sarežģīti cīnīties, jo tas ir bijis ārzemēs, tas ir bijis pretinieku mājās. 2008. gada martā Igaunijas pilsētā Narvā Fedotovs cīnījās par vakanto Baltijas čempionu titulu vidējā svarā pret Sergeju Meli, Igaunijas bokseru. Līdzīgā 8 raundu cīņā piekāpās. Šī paša gada jūlijā Rīgā 5. raundā piespied no cīņas turpinājumu atteikties Rēnim Porozovam un kļuva par Latvijas čempionu vidējā svara kategorijā, tad, kā jau teicu, līdz 72,6 kg. Šī paša gada oktobrī Polijas pilsētā Poznaņā cīnās par vakanto GBU versijas pasaules čempionu titulu vidējā svarā. Un tehnisko nokautu 9. raundā pieveic ļoti pieredzējušo Marcinu Piatkovski, Polijas bokseru, un kļūst par GBU versijas pasaules čempionu. Protams, GBU versija nav tā prestižākā versija pasaules profesionālā boksā. Tas nav WBA, WBC, IBF vai WBO, bet pieredzēja, tomēr tā ir 12 raundu cīņa. Pieredzēja, protams, šādas cīņas ir ļoti labas, kā arī reitingu celšanai, tāpēc lai arī tā nebūtu prestižākā versija, tomēr Oļegs Fedotovs ir bijis pasaules čempions. Bet šovakar viņš aizveda 6 raundu reitingu cīņu pret lietuvieti Vigaudu Laurinku. Kā jau teicu, gatavojās Fedotovs cīņai par Latvijas čempionu titulu pret Gatu Skuju, bet dēļ Gatu Skujas slimības nācās Skuju aizvietot ar Laurinku, līdz ar to tā nebūs titula cīņa, bet tikai 6 raundu reitingu cīņa. 3. rauns. Nedaudz kā paguruši, izskatās sportisti mazāk sākuši kustēties, vairāk paliek vidējā distancē, apmainās sitieniem. Es nedomāju, ka tas ir izdevīgākā pozīcija Oļegam Fedotovam, un arī, ja viņš paliek tādā vidējā distancē, tomēr rokas vajadzētu celt nedaudz augstāk. Bet labi, tagad uz Laurinkus uzbrukumiem Fedotovs atbild. Tagad labi darbība pa ķermeni. Protams, 10 gadu starpība abiem bokseriem, bet tā nav tā starpība, kad kāds ir stipri vecāks. Drīzāk Laurinkus ir daudz jaunāks par Fedotovu, jo Fedotovam tikai 29 gadi. Manuprāt, šis rauns bija tāds visāsākais no iepriekš aizvadītiem 3, bet tomēr raunda izskaņā arī precīzāks un aktīvāks sitienu izpildē bija Oļegs Fedotovs. – 2012. gada decembrī Yorkshirā, Anglijā, Fedotovs aizdīja cīņu pret Krisu Eubanku jaunāko. Tad Krisu Eubanks jaunākais ir leģendārā Angļu pasaules vidējā un supervidējā svaru pasaules čempionu Krisu Eubanku dēls. Krisu Eubanks tāds, varētu teikt, leģendārs boksers, ļoti populārs 90. gadu pirmajā pusē, pagājušā gadsimta 90. gada pirmajā pusē Lielbritānijā, Eiropā. 2011. gadā Holandas galvaspilsētā Amsterdamā Fedotovs piekāpās bijušajam Eiropas un pasaules vicečempionam Horenam Gevoram no Vācijas, armēņu izcelsmes vācu bokserim. Mums ringās 4. rauns no paredzētajiem 6. Supervidējā svarā 76 kg. Tad tiek pārbaudīti bokseru cimdi.
Arvien aktīvāk uzbrukumā dodās lietuvietis Vigauds Laurinkus. Ļoti labais sitiens izdodas lietuvietim, un lietuvietis eksplodē. Bet lūk, nu jau atbild pats Fedotovs. Labs kreisais sansitiens izdevies Oļegam. Nu, jāsaka, ļoti pārsteidz man šis lietuviešu jauneklis, tiešām jauneklis, 19 gadus vecs boksers, tikai 2 naktī. Pagājušā naktī saņēma piedāvājumu uz šo cīņu, piekrita, un es jāsaka, ka ar daudz pieredzējušāku pretinieku ļoti labi aizvada viņš šo cīņu. Vidējā distancē arvien biežāk sportisti ap boksu cīnās. Un tas skaidrojums ar to, ka nedaudz pieguruši, vairs nav tik daudz enerģijas kustēties pa ringu. Aktivizējies ir lietuvietis. Viņam tas jādara pēc manām domām iepriekšējos 3 raundos. Nonāk uz ringu dēļiem lietuvietis, bet manuprāt sitienu nebija. Sitienu nebija, to norāda arī ringu tiesnesis. Tad paslīdēja vai aizķērās kāju lietuvietim. Ļoti labi tagad ar kreiso no apakšas Fedotovs paceļ lietuvieti. Tomēr nedaudz vairāk Fedotovam vajadzētu kustēties, izdarīt sitienus un aiziet, neuzņemt uz sevīm Laurinkus sitienus. 20 sekundes 4. raundā. Labi, tagad distancē. Nu, redzam, veiksmīgi distancē Oļegs Fedotovs darbojas. Šajā distancē viņam arī būtu jāpaliek. Nedaudz zemāk galvu, augstāk roka. Tagad ļoti bīstam ar labo roku sitienu izdarīja Laurinkus. Samainīs stājas ar Oļegs Fedotovs. Pašreiz stāv kā krēls. Jāsaka, kārtējais veiksmīgais rauns priekš Oļega Fedotovu. Ļoti labi, tagad ļoti labi sērija. Kreisais taisnais labais no apakšas. Tagad arī labi ar labu atbildu lietuvietis. Pēc gonga 2 citiem, protams, netīši. Smaida Oļegs Fedotovs, manuprāt, ļoti labi ir aizvadījis arī šo 4. raundu. Ļoti līdzīgs, ļoti saspringts rauns, abi bokseri ir pieguruši. Pirmajās 2 minūtēs iespējams precīzāks un aktīvāks bija lietuvietis, tad trešo minūti pilnīgi noteikti uzvarēja. Lūk, tagad ļoti veiksmīgi no sitieniem aiziet Fedotovs. Ļoti veiksmīgi aiziet Oļegs Fedotovs un, manuprāt, šo 4. raundu šajā minūtē viņš ir izrāvis, jo tomēr rauns tiek ierakstīts tā bokseru kontā, kurš ir aktīvāks un precīzāks tieši viņa izskaņā. Jā, redzējām šo momentu nedaudz paplāt. Soli izdarīja lietuvietis un zaudēja līdzsvaru un nokrita. Sitienu tur nebija. Mums gaida vēl maksimums 2 raundu, tad 5., 6. 5. jau ir sācies. Ļoti saspringti, jā. Nu, manos pierakstos 4 punktus vadīja, tad visi pirmos 4 raundus ir uzvarījis Fedotovs, bet cīņa ir ļoti līdzīga. Labi ar labo roku darbojas lietuvietis. Lietuvietis nemitīgi uzbruk, cenšas fiziski laust Fedotovu. Bet tagad arī veiksmīgi atbild Oļegs Fedotovs. Lūk, arī asins uz Latvijas bokseru sejas mēs redzam. Ātrāk Oļegam vajag aiziet, izdarīt sitienus un nonarieniem, noliecieniem aiziet no Laurinkus sērijām.
Zemā galva vajag nolaist Oļegam. Tagad pilnīgi nevajadzīgi kreiso taisno viņš izlaid. Ka rokas pa zemu, galva pa augstu. Ļoti labi 3 sitienu sērijas. Tagad labu kreiso labu atbildu lietuvietis. Spēcīgs labais taisnais ķermenī no Laurinkus. Asāk ar šo priekšējo kreiso roku vajag darboties Fedotovam. Labi kreisais tagad, labs kreisais no Laurinkus. Labi, tagad sitienu sērija vidējā distancē lietuvietim izdodās. Jā, kārtējā cīņa, kurai piemeklēt ļoti 2 klasē līdzīgi bokseri. Cīņa ir saspringta, interesanti, un līdz ar to, protams, interesanti ir skatītājiem. Labi, tagad no tūcīņas iziet Fedotovs ar sitieniem. Labi, pa ķermeni tagad Oļegs darbojās. Un tagad šajā momentā veiksmīgi aizgāja, Laurinkus tā arī neaizsniedz Fedotovu tūcīņā. Vairāk vajag kustināt galvu, izmantot visus aizsardzības elementus Fedotovam, noliecienus. Labi, tagad ar labo roku Laurinkus. Nolieciens, noneriens, nevajag pieņemt sitiens. Izdarīt sitiens, nonert, noliekties. Vēl pavisam nedaudz 5. raundā. Šajā raundā ne tikai aktīvāks, bet arī precīzāks bija Oļegs Fedotovs. Kārtējais rauns Latvijas bokserim, manuprāt, atlikušas vēl 3 minūtes. Lūk, atkārtojam no 5. raunda. Un tagad labu kreiso taisno Laurinkus sagaida Oļegu. Un Oļegs uzreiz atbild ar labo taisno spēcīgi. Vēl 3 minūtes. Ļoti saspringts. Manās pierakstos pārliecinoši vadībā ir Oļegs Fedotovs, bet cīņa vienalga ir ļoti līdzīga un beidzamās 3 minūtes būs grūts gan Laurinkusam, gan Fedotovam. Un atkal boksers paspiež, tad sasit cimds, vai paspiež rokas. Bokseru manierē. Un beidzamās 3 minūtes. Oļegam vajadzētu nepalikt tuvajā distancē, neuzņemt nevajadzīgs sitiens no distances, cauršaut lietuviešu bokseru. Lietuvietim savukārt jādodas ļoti aktīvi uzbrukumā, ļoti eksplozīvi jādarbojās un pilnā vārdā nozīmē jālauž Latvijas boksers. Biežāk, aktīvāk Fedotovam vajag darboties ar priekšējo kreiso roku. Kaut gan tas attiecas arī uz Laurinkus. Labi, sitienu kombinācija izvēlas Fedotovam. Tagad nevajadzēja palikt un uzņemt šos sitienus, bet aiziet prom. Labi, kad Fedotovs atbild uzreiz. Lūk, izsit. Vai nu aiziet, vai nu nonet. Tagad labais taisnais no Laurinkus. Un šeit vajag izdarīt nonerienu, noliecienu. Un tagad nonert. Jā, tagad šajā momentā izdevās Fedotovam aiziet no Laurinkus sitieniem. Ļoti laba darbība no Fedotova tūcīņā. Labs sitienu kombinācija no Laurinkus un uzreiz atgriežas Fedotovs.
Labi, tad kreiso taisno Laurinkus sagaidīja Fedotovu, bet Fedotovs uzreiz atbild. Labais no apakšas izdodas Fedotovam. Tūciņā var just tomēr šī profesionālā boksa meistarība un pieredze vairāk ir Latvijas bokserim. Šiem sitieniem no apakšas un no sāna Fedotovs, protams, ir daudz precīzāks. Vēl 40 sekundes atlikušas līdz cīņas izskaņai. Augsts temps tiešām abiem bokseriem ir ļoti augstā tempā tiek aizvadīta cīņa. Tagad pilnīgi nevajadzīgi uzņem Oļegs sitiens uz sevīm. Labo vēlāk arī kreiso Laurinkus trāp tieši pa galvu Oļegam Fedotovam. Ļoti labi kreiso labo tagad darbojas Fedotovs. Atbild lietuvietis, bet nepietiekam precīzi, manuprāt. Pavisam nedaudz, un cīņa ir izskanējusi. Cīņa beigusies, 6 raundu cīņa supervidējā svara kategorijā līdz 76,2 kilogramiem. Nu, nezinu, ļoti smags bija 6. līdzīgs rauns, bet, manuprāt, tomēr gan aktīvāks, gan precīzāks bija mūsu boksers. Nu, atkal, kā arī iepriekšējās ļoti līdzīgas cīņas, gaidīsim, kad mums tiks nosaukta tiesneša lēmuma, tiesneša punktu saskaitījumi, bet nu, manos pierakstos diezgan pārliecinoši vadībā pēc punktiem ir Oļegs Fedotovs. Kaut gan cīņa jāatzīst bija ļoti līdzīga, ļoti saspringta un pa īstam to, ka dominēja Fedotovs ringā, protams, pateikt nevar, bet nu, bija precīzāks un bija aktīvāks sitienu izpildē. Es domāju, ka šeit liks sev manīt tomēr pieredzi, nu, un arī iespējams tas, ka Laurinkus tiešām nepilnu diennakti pirms cīņas uzzināja par, nevis uzzināja, bet pieņēma lēmumu piedalīties šajā cīņā. Protams, iespējams līdz galam tā neprat pa īstam sagatavoties. Jauns boksers, tikai 19 gadi ir Vigaudam Laurinkusam no Lietuvas. Nu, nezinu, kas lai nebūs šīs cīņas uzvarētājs, domāju, ka pavisam drīz par ieplānoto šī vakar ieplānoto Latvijas čempionu titulu starptautisko varētu uzrīkot cīņu šiem abiem bokseriem nākotnē. Tā jau būs 10 raundu cīņa, es domāju, būs nemazāk interesanti kā šī, bet nu jau ar lielāku intrigu par čempionu titulu.